Nākot uz šo raidījumu, es pagatavojos par 16. mārtu un 9. māju, ja, karojošā piemiņa, ja, kur ir chronoloģiski visi parādīti tie notikumi, kā viņi notikuši. Un te tomēr katrs var izvērtēt to situāciju, tur nav tāds skaidrs, ka tas ir tas, bet viss parādīts, lai cilvēki domātu. Tas attiecībā uz 16. martu jūs domājat? Jā, uz 16. martu, un ka šīs lietas ir tomēr jādod iespēju cilvēkam iepazīt. Es pavadīju visu vakaru, lai šai grāmatai iziet cauri, lai atsvaidzinātu šos notikumus, kā viņi bijuši, jo viss tas laika gaitā jau sajūg. Gan 6. marts, šī te Oskara Kalpaka piemiņas diena, ja. Viss jau viņš, ka man šķiet jāskaidro, un es tiešām aicinātu šo grāmatu karojošā piemiņa paskatīties, kam tiešām tas jautājums interesē. Kas grib uz tā pakāpties, nu, tur jau acīm redzot, tā ir pavisam cita pieeja. Vai jūs sagaidat, ka šo grāmatu varētu lasīt arī tie, kuri allaži ir noliekuši 16. martu? Es aicinātu to darīt. Jo tas, lai runātu par lietām, viņas tomēr jāsaprot tā būtība. Un šeit man šķiet arī vairāk tā būtība būtu jāskaidro.